Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Tuvojas decembris, novembris iet uz noslēgumu, un es gribu pateikt tev paldies. Pateikt paldies ikvienam, kas piedalās manā dzīvē ar savu ziedojumu. Pēdējā laikā es to daru visai reti, bet es esmu jums visiem pateicīga, un es cenšos katram aizsūtīt šo rakstu vietu, kas stiprina mani, un es ticu, stiprina arī tevi. Paldies tev, ka tu dalies ar savu to, kas ir labs tavā dzīvē, ka tu patiesībā tu dzīvo pēc rakstiem. Raksti saka, kas mācās, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca. Es arī dalos ar tiem, kas mani māca, un pateicoties jums visiem kopā ar jūsu atbalstu, ar jūsu lūkšanām un arī ar jūsu finansiālo ziedojumu, es varu ziedot vairāk. Un paldies tev par to, ka tu piedalies manā dzīvē. Es joprojām turpinu pastaigāties pa Jāņa evaņģēliju, tā es to saucu. Jo visu pēc kārtas lasīt, es nezinu, vai ir vajadzīgs, tu pats vari atvērt Jāņa evaņģēliju un izlasīt. Bet pakavēties 7. nodaļā, manuprāt, ir vērts. Jo es lasīju glika variantu no telefona. Glika bībeles uz papīra man nav, bet man ir telefons, un es ticu, ka arī tu vari atrast šo te glika tulkojumu latviešu valodā ar visām piezīmēm. Man ir LG8 versija, un patiesībā lasot tieši glika tulkojumu, glika versiju, es nonācu pie domas, es saņēmu šīs atklāsmes un nonācu pie domas par to, ka vajag pastaigāt pa Jāņa evaņģēliju tieši vēstījumu, dalīties ar tevi šajā. Un Jānis vispār atstājis ir Bībelē 5 grāmatas. Jāņa evaņģēliju, 3 vēstules un atklāsmes grāmatu. Un tas ir iespaidīgs darbs, iespaidīgs materiāls, no kā mums mācīties. 7. nodaļā, es palieku vēl joprojām 7. nodaļā, jo vieta, kas mani ļoti uzrunāja un ar kuru vispār viss šis sākās, ir 48. pants, bet es palasīšu no 45. Tad sulēņi nāca pie augstiem priesteriem un farizējiem, un šie uz viņiem sacīja: kāpēc jūs viņu neesat atveduši? Sulēņi atbildēja: nemūžam cilvēks tā vēl nav runājis kā šis cilvēks. Tad farizēji tiem atbildēja: vai jūs arī dzen esat pievilti? Vai gan kāds no virsniekiem, jeb no farizējiem ir uz viņu ticējis? Bet šie ļaudis, kas bauslību neprot, ir nolādēti. Bieži vien mēs sastopamies ar šo viedokli, kas tad tā vasarsvētku ticība, kas tie tādi ir, ko viņi dara? Vai baptisti. Manā dzīvē bija tāds gadījums, kad man jautāja, kāds cilvēks, kāds masticīgs cilvēks, es teiktu, es nevaru teikt neticīgs, jo Dievam tāpat tic, uz kādu baznīcu tu ej. Un tajā laikā es gāju uz baptistu baznīcu, un es tā arī teicu, es eju uz baptistiem. Kas tad tie baptisti tādi ir? Luterāņi tā ir ticība, katoļi tā ir ticība, bet kas tad tie tādi baptisti? Un šajā pantā es ieraudzīju šo te konfliktu, kurā Jēzus, ticības uz Jēzu dēļ, šis te baras sindroms, es teiktu, ja, farizēji, mūsdienās varētu teikt, ka lielākā daļa tautas pieder pie vai nu luterāņiem vai katoļiem, ir kādi, kas pieder pie pareizticīgiem. Tas nav nepareizi, es nenicinu, jo Dievam katra draudzē ir vērta, vērtīga un dārga. Un tajā pašā laikā tos, kas patiesi grib sekot Jēzum, tos, kas aicina turēties pie Dieva vārda, ir gluži tā, kā Jēzus teica: mani viņi nemīl, tāpēc, ka es runāju patiesību. Arī manā privātajā dzīvē, ģimenes lokā bija situācija, kad es mašīnā klausījos Agri Ozoļņkeviču, un viņš tur teica tādas drosmīgas lietas un tādā stiprā balsī. Un mana mīļā vīra mamma, kas ir, no bērnības luterāni, pārliecināta luterāni, kas uz baznīcu iet Ziemassvētkos un Lieldienās,
Viņa pateica, es to nevaru klausīties, man tas ir nepieņemami. Bija gadījums, kad skanēja kristīgajā radio, Tālvaldis Tālbergs ļoti krasi izteicās par dziesmu svētkiem, kādi tagad tie ir, neskatoties uz to, ka tie ir radušies tieši kristiešu vidē. Un ar to, līdz kam mēs esam aizgājuši, ka piedalīšanās tajos ir piedalīšanās pagānismā, kad viņš aicināja, kad kristiešiem nevajadzētu ne skatīties, ne piedalīties, arī tas bija nepieņemami. Un šis bara sindroms, es gribu aicināt tevi uzmanīties no tā. Ja tam seko pūlis, tad man tur noteikti nav jābūt. Ja tam seko vairums cilvēku, tad mums tur nav jābūt. Jo tāpēc, ka Jēzus nāca ar patiesību, ar dzīvību. Ja tavā pūlī ir cilvēki, kas stāv un krīt par to, ko saka Dievs, amen, ej ar viņiem. Bet ja viņiem svarīgas ir tradīcijas, ja viņiem ir svarīgi cilvēku noteikumi, mācītāji teiktais nevis tas, ko saka Dieva vārds, tās ir manas piezīmes, tad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Jēzus teica, esi nomodā. Pāvils rakstīja Timotejam, esi nomodā par sevi pašu un mācību. Un esmu šodien pārsniegusi visus laika limitus, bet es pateicos Dievam par to, ka man ir šī iespēja tev to atgādināt. Tur, kur iet bars, tur mums nav jāiet. Mums ir jāiet pa to ceļu, kur mums dod Jēzus. Tas būs pareizi Dieva acīs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi devis mums šo ceļu, Jēzu. Palīdz mums uz tā noturēties. Palīdz mums neizšaubīties un nesakot baram, bet būt ar Tevi roku rokā dienā, Tēvs, jo Tu esi vienīgais mūsu dzīvības avots, Tu esi vienīgais mūsu prieka avots, Tu esi vienīgais mūsu nodrošinājuma avots, un es Tev pateicos, Tēvs, ka Tev nav vienalga, kas ar mums notiek. Svētī šodien mūsu roku darbu pašķirto un svētī mūsu valodu, kungs, un palīdz mums runāt Tavu patiesību drosmīgi un bez bailēm, lai mēs patiktu vairāk Tev, nevis cilvēkiem, kungs. Jēzus vārdā es to lūdzu. Āmen. Āmen.